Šajā raidījumā stāstīsim par labām idejām un paveiktiem darbiem Gulbenes novadā. 2007. gadā izveidotā biedrība Sataka koordinē Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 4. ases programmas līderu projektu izstrādi un realizāciju. Kopš 2010. gada no 233 iesniegtajiem ir apstiprināti 113 projekti. Šoreiz iepazināmies ar paveikto Rankas, Lizumu un Tirzas pagastos. Lai vasarās Rankas pagasta centrs būtu glīti izpļauts, bet sniegotās ziemās iztīrīti celiņi gādā ne tikai pašvaldība, bet arī biedrība Sporta un medību klubs Savējie, kas pirms 2 gadiem realizēja projektu par vides sakopšanu un uzturēšanu pagastā un iegādājās traktoriņu šo darbu veikšanai. Tas bloks priekšā, tas zāles pļaušanas bloks, un vēl ir lāpstiņa viņam ziemā, lai varētu, aprīkojums ziemā, lai varētu arī sniegu patīrīt kaut kur tādos mazos apjomos. Pagājuši ziemu, kad sniega sega pārsniedzā jau gandrīz metru pie mums Vidzemē, tad, protams, nevarēja viņu izmantot tik efektīvi, bet, kad sniega kārta ir mazāka, tad ar viņu var tādus mazus celiņus un kaut kur kaimiņiem palīdzēt un vēl kaut kur tādus gājēju taciņus var ar viņu tīrīt. Un pļāvēju izmantojam pārsvarā, kapu sakopšana, ka vajadzīga, pagastam ir viens pļāvējs, šito ņemam talkā un tad uzsēdinam kādu nopietnu cilvēku, lai palīdzētu. Un pārsvarā bijušajā Rēveļu skolā, tur ir sporta laukums, tur ir ļoti liela teritorija un viņš mums ir tur ļoti noderīgs. Vēl šautuve, kas ir biedrībai, tur arī pļaujam, izmantojam pļāvēju. Vārdu sakot, palīdzam sakopt un uzturēt pagasta teritoriju. Biedrības iecer atbalstījusi arī novada pašvaldība piešķirot nepieciešamo līdzfinansējumu. Pēteris Zelčs atzīst, ka bez šīs tehnikas uzturēt kārtību dažās aktīvāk izmantojamās pagasta teritorijās būtu pagrūti. Izveidojām tur sporta laukumu, sakopām, un ar vienu, rokas stumjamo, vienu futbola laukumu nopļaut, vajag diezgan daudz izturības un cilvēku resursu. Tāpēc radās tāda ideja, ka vajag kaut kādu pļāvēju nopirkt. Un iepazināmies ar informāciju, ka tāds Satikas projekti ir, un Inese vēl tur piepalīdzēja, nemaldos, un tika izstrādāts tas projekts, Sporta un medību klubs Savējie jau domā par nākamajiem projektiem, bet turpat Rankas pagastā izveidots uzņēmums Vecpāpani, kas ražo ābolu čipsus. Te stāsta, tā kā iepriekšējo gadu novērojumi liecinājuši, pēc āboliem nav liela pieprasījuma, tad izlēmuši meklēt šo augļu pārstrādes iespējas un nonākuši pie čipsu ražošanas. Un jau te realizēts projekts par žāvētavas iegādi. Iepriekšējā ziemā mēs darbojāmies ar sadzīviskajām kaltītēm, kurām jauda maza, bet elektrības patēriņš tomēr diezgan liels. Un šī iekārta stundā patērē aptuveni 500 vatus elektroenerģijas. Un viss tas cikls ir aptuveni 15-16 stundas. Tātad matemātiski parēķinot, mēs iztērējam kādas 8 kWh elektrības. No čipsus var iegādāties zaļajos tirdziņos tepat Gulbenes novadā. Diezgan ilgi arī domājām un eksperimentējām tieši par iesaiņojumu, jo ābolu čipsi, glabājot dzīvoklī vai istabā uz galda, viņš ļoti ātri paņem atpakaļ atmosfēras mitrumu. Un tāpēc beigās palikām pie turziņas, kurai iekšpusē ir folijas pārklājums, kas neļauj piekļūt mitrumam. Vecpāpanos stāsta no 7 kilogramiem svaigu ābolu sanāk kilograms čipsu. Tomēr sava darba izdevīgumu šādās mērvienībās te nerēķina. Šis vairāk vai mazāk ir mūsu ģimeniskais uzņēmums. Par to lielo peļņu mēs faktiski nevaram un arī nesapņojam. Tas ir mūsu dzīves veids, mūsu dzīves stils, un tas mums patīk. Pašlaik arī īpaši lieli attīstības plāni netiek kalti, jo ābolu audzēšana tomēr ir samērā grūti prognozējams bizness. Ir bijuši arī gadi, sezonas, kad vispār ābolu nav mums. Diemžēl, tā jau zinātnieki un dārzkopji stāsta, ja jūs ābelīti kopsit, viņa ražos ābolus katru gadu. Bet vai mēs tur ieguldam arī savu sirdi, bet ābolu tāpat nav. Pagājušā gadā bija aptuveni 8 tonnas, vēl gan ir palikušas, neesmu gan skaitījis, rēķinājis, bet vēl āboli ir. Līdz maija mēnesim noteikti mums viņi pietiks.
vasaras sākumam Jā. būs kāds klusais laiks, Jā. un tad gaidīsiet tā kā nākamo ražu. Protams, ar cerībām gaidīsim nākošo gadu. Tikai arī īsti nevaram saprast, ko šis karosals būs nodarījis augļu kokiem, vai nebūs cietuši ziedpumpuri, bet to dzīve rādīs. Un vēl Rankas pagastā apmeklējām jauniešu iniciatīvas centru BUMS, kur darbojas biedrība Esi aktīvs. Tā ideja mums sākās, ka mēs sākām organizēt visādus pasākumus. Protams, to organizējam, protams, tev vajadzīgas ir telpas un vajadzīgs uz kā kaut ko darīt, kaut vai elementāri rakstīt un veidot afišas, un saprotam, ka nekā nebija. Un tad mēs izdomājam, ka mēs gribam rakstīt uz biedrību projektus, jo uzzinājām fantastisku iespēju, kur mēs varam dabūt finansējumus tām lietām, kuras mums bija vajadzīgas. Un biedrības pēc mēs arī dibinājām biedrību Esi aktīvs. Līdz ar to mēs realizējām 2 projektus Rankas pagastā, ar kuru mēs tā kā varam vairākus gadus jau aktīvi darbojamies, izmantojam. Pirmais līdera projekts, ko īstenoja biedrība Esi aktīvs, bija biroja tehnikas iegāde. Mēs iegādājāmies datorus, spēcīgus, lai mēs varam veidot video filmas, montēt. Mēs iegādājāmies biroja tehniku, kas ir printeris ar faksu un laminātori un dokumentu iesēju. Tādas lietas, lai mēs varam paši prezentatīvos materiālus izveidot. Tādi visādi sīkumi. Fotokamera. Šī tehnika tiek likta lietā vai ikdienu un noder ne tikai jauniešu centra vajadzībām vien. Katru dienu tiek kaut kas izmantots un katru dienu tās aparatūras un tehnikas darbojās. Mums, piemēram, faksu nāk nosūtīt cilvēki, kad ir vajadzīgs, jo mēs uz pilsētu tā netiekam un nekur nav. Arī Rankas pagasta pārvalde reizēm no mums aizņemās lietas, kaut vai iesēt dokumentus vai laminātoru. Tādas lietas, kas ir uz vietas un pašiem savs, un kāpēc ne, ja tas ir saviem cilvēkiem. Savukārt otrs projekts saistīts ar dažādu pasākumu rīkošanu. Rankas pamatskolā darbojas meiteņu popgrupa, tās vajadzībām iegādāti mikrofoni, tāpat no jauniešu centram organizējot dažādus pasākumus nav jādomā, kur ņemt tiem nepieciešamo apskaņošanas tehniku. Otrs projekts mums bija mūzikas apskaņošanas, tas bija sadarbībā ar Rankas pamatskolu un ar to ideju, kad mēs varētu popularizēt vairāk arī tādas muzikālas lietas. Mums Rankā ļoti daudz jauniešu un bērni dzied. Tad mēs pie reizes šim mūzikas aprīkojumam paņēmām klāt apskaņošanu, jo lielie āra pasākumi mums bieži vien nebija kam prasīt, un kultūras nams, ziniet, kā savs ir savs. Tad mēs kad mums ir arī savs, un mēs mākam un varam dalīties, un tad mēs 2 projekti, uz kuriem mēs pagaidām varam teikt paldies, ka mums viņi ir, un ka mēs varam izaugt līdz jauniešu centra telpām, un, iekārtoties, kā mēs darām tagad. Projektu rakstīšana tā ir mana atkarība, tā smēja Līzuma vidusskolas direktors stāstot par līdz šim paveikto skolā un pagastā. Pēdējais projekts, kam finansējums tika gūts līdera projektā, ir instrumentu un aprīkojumu iegāde vokāla instrumentālā ansambļa vajadzībām. Līzumā ik pa laikam ir darbojušies vokāli instrumentālie ansambļi. Tagad kādu laiku gan viņa nav, bet skolēniem bija doma, ka vajadzētu atjaunot, un tāpēc šis projekts arī tapa. Un otrs uzdevums, ko tā kā projekts, pateicoties tam, ka ir finansējums un instrumenti ir iegādāti, iemācīt bērniem ģitārspēles pamatus. Jo tā ir tāda laikam jau modes lieta, un viņiem lielākai daļai gribas apgūt ģitārspēles pamatus. Un tāpēc to bērnu ir tik daudz, instrumentu jau tik daudz nav. Kas tad ir tie instrumenti, kas ir iegādāti? Tātad par projekta naudiņu ir nopirkts bungu komplekts, sintezators Yamaha, ģitāras 3, bezvadu mikrofoni, pastiprinātāji, viss nepieciešamais, lai saslēgtu. Atrasts arī labs pedagogs, kas skolēniem palīdz šo instrumentu spēli apgūt. Šajā gadā pie mums brauc Smiltenes mūzikas skolas skolotājs, kurš Smiltenē māca tātad pūšamos un citamos instrumentus. Tas ir Pēteris Vilks. Jūs droši vien arī esat dzirdējuši, viņš ir dziesmu svētku virsdiriģents, pūtēju orķestru. Bet pats viņš spēlē šos mūzikas instrumentus sākā ar tādiem vokāli instrumentāliem ansambļiem, un man likās, ka būs labi. Skolēni, kas vēlas iesaistīties ansamblī, stāsta, ka dažiem jau ir pieredze kādu instrumentu spēlē, daži visu apgūst no nulles, taču visi ir priecīgi par šo iespēju.
Visu laiku bija, man brālis ar māsu spēlē arī ģitāras, un tad ar saviem instrumentiem, cik skolā paspēlējām. Bet tagad ir prieks, ka ir mums visiem iespēja tāda, ka ansamblis var veidoties no jauna. Kādi ir skolas biedri atsaucīgi, vēlas mācīt? Skolas biedri ir ļoti atsaucīgi īstenībā, jo tad, kad mēs sākām to grupu tā kā veidot, tad likās, ka neviens negribēs un tā, bet ir ļoti liela atsauksme un tas ir ļoti labi. Tā kā būs uz priekšu ansamblis noteikti skolā. Kad pirmā uzstāšanās plānota? Plānots ir tā kā skolas pēdējā skolas dienā. Mums ir katru gadu notiek skolā pagalma svētki, un tad arī tādu pirmo mēģināsim koncertiņu ar kādām dziesmām nospēlēt. Skolēniem liederīgai brīvā laika pavadīšanai un sporta aktivitāšu dažādošanai Lizuma vidusskolā realizēts arī projekts par sporta inventāru iegādi. Pirmām kārtām, man liekas, mūsu puišiem, kas man te blakus asistē, ir ļoti liels prieks par florbola inventāru. Ir iegādāts gandrīz ļoti daudz florbola nūjas, laikam kādas 20. Tad ir florbola vārti, florbola ķīveres, aizsarga ķīveres. Un kas vēl mums bija? Paši aizsargi, bumbiņas, viss, kas nepieciešams. Mēs tagad florbolu varam spēlēt ļoti labi. Tad mums vēl ir nācis klāt ļoti labs augstlikšanas paklājs, kas, protams, rada bērniem augstlikšanā, lai gan īstenībā augstlikšana ir izņemta no apgrozības, bet mums ļoti patīk lekt, jo tas bērnu drošība uzreiz ir daudz augstākā līmenī. Tāpat, ja vien ziema ir pietiekami bagāta ar sniegu, bērni ļoti labprāt liek lietā skolas sagādātās slēpes. Mums ir daudz slēpju. Mēs ziemā varam pilnīgi visu skolu slēpot, jo ir nopirkti ļoti daudz bērni paši nāk ar savām slēpēm uz skolu. Bet praktiski pamatskolas plūsmai un arī vidusskola visi ir nodrošināti ar slēpēm. Maziņiem varbūt druscīgi pietrūkst. Un vēl mums ir iegādātas ļoti skaistas formas. Maziņiem ir kādā krāsā? Dzeltenā, un lieliem bērniem ir, liekas, ka zilā krāsā. Mēs parasti ar mazajiem tikai darbojamies, par to mums arī ļoti liels prieks. Savukārt, lai kārtībā uzturētu skolas apkārtni, iegādāta uzkopšanas tehnika. Mums pie skolas atrodas parks 5 hektāri, tas ir jāteic daudz. 11. gadā atdzīvināja pēc 47 gadiem stadionu, būtībā kā no jauna. Tur ir tas mūsdienīgais skrējceļš, laukumi. Viņi ir jāslauka, jākop, un tāpēc, lai mūsdienīgāk varētu un labāk un ērtāk un īsākā laikā sakopt, mēs nopirkām raideri, kurš tagad rādīja savu iespēju tātad kā slauka bruģi. Raideri ar visu uzkares inventāru, tur ir pļaujmašīna, piekabe, lapu pūtējs, savācējs, un tad vēl nopirkām malkas skaldītāju, jo mums pie internātā vajaga malku sagādāt. Trimmerus, puķu doves, lai varētu laistīt sūknīti nelielu, laistāmo iekārtu. Pagājušā gadā bija daudz sniega, ļoti veiksmīgi izmantojām sniega pūtēju, šogad tāpēc visu ziemu slaukām bruģi. Ļoti labs šis laucītājs ir stadionam, jo apkārt ir koki, ja viņu nenovāc saulaicīgi lapas, tās lapas tā kā pielīmējas pie tā seguma. Viņas ir grūti dabūjamas nos, bet, ja slauka pārdienās, stadions vienmēr ir tīrs, skaists sakopts. Lizumā zinības gūst ne tikai skolēni, bet arī pieaugušie. Par to gādā tautas skola, kas pavasarī svinēs savu 10. dzimšanas dienu. Un arī šeit realizēts projekts un sagādāta tehnika, kas atvieglo dažādu apmācību rīkošanu. Skolai bija pirmajā multimēdiju projektors un portatīvais dators, un mēs uz kursiem nesājām no skolas. Bet īstenībā tas jau nav labi nesāt apkārt. Un tad arī tiešām paveicās un ļoti priecājamies. Un šīs tehnoloģijas uzlabo dažādu kursu kvalitāti. Var skatīties, izmantot. Pašlaik notiek angļu valodas kursi. Angļu valodas kursos arī skolotāja izmanto. Tad ir rokdarbnieču kursos izmantoti, dārzniecības kursos. Tas ļoti atvieglo darbu. Atbrauc vadītājs ar savu flešu, visu rāda, mēs strādājam. Irēna Abeltiņa stāsta, ka gan vajadzību, gan arī ieceru turpmākiem projektiem esot daudz, jārod vienlaiks, lai tās visas uzlikt uz papīra. Jāraksta, lai kaut kas notiktu, ir jādzīvo un jākustās un jāraksta, jāmeklē iespējas. Iespējas piedāvā daudz, ja tik ir enerģija un galvenais jau ideja un atbalstītāji.
Tiržas pamatskolas mazpulku vadītāja stāsta, pēdējā laikā mazpulcēnu skaits gluži vai divkāršojies. Izrādās, tas ir pateicoties te realizētajam līderu programmas projektam, kurā iegādāts aprīkojums meža pētīšanai, jo mazpulks jau 7. gadu aktīvi līdzdarbojas valsts mežu programmā Izzini mežu. Mums ļoti patīk programma Izzini mežu, kur bērniem ir jāaiziet noteikti posmi, lai iegūtu dažādas diplomas pakāpes, sākot ar mācekļa zeļa līdz pat vērtīgākām. Un līdz ar to tur ir putnu, purīšu veidošana, tur ir valsts mežu objektu apmeklēšana, tur ir meža stādīšana, meža kopšana un tādas lietiņas. Bet mums pašiem trūka savu instrumentu, lai mēs to varētu darīt, līdz ar to nolēmām rakstīt projektu. Nu, un tātad projekts uzrakstīts, realizēts, kas tad ir tās lietas, ko esat iegādājušies šajā projektā? Mēs esam iegādājušies lietiņas, kuras mēs varam sagrupēt 3 grupiņās. Viena ir turisma mācība, dažādas lietiņas, tā skaitā teltis, guļamais, lukturīši, nazīši, šautenes un tādas vēl kas lietiņas. Tad ir otra grupiņā tieši, kas ir atbilstoši mežā izmērīšanai, uzmērīšanai, meža mērinstrumentu grupiņa, un trešā grupiņa ir moderno tehnoloģiju grupiņa, kur mēs, protams, filmēsim, fotografēsim savu padarīto, mācīsimies arī to montēt kopā, par cik esmu informātikas skolotāji. Tā kā aprīkojums skolā nonāca pērnā gada nogalē, lielākā daļa no tā vēl nav izmēģināta, tomēr ir lietas, ar kurām skolēni jau paguvuši padarboties. Esam paspējuši ar binokļiem izskatīt pāri kaimiņu mājas visas jau pa šiem pašiem lociņiem un ar kompasiņiem pastrādāt, protams, ar planšetdatoriem jau, tas ir tādas 3 lietiņas, ko mēs esam. Nu jā, bet tas gaidat siltāku laiku, lai varētu tiešām doties arī uz mežu. Protams, jo tas ir iespējams, iespējas šobrīd ir ļoti ar katru sīko priekšmetu, viņi var izdomāt idejas un ar vienu mazu priekšmetu viņi var novadīt, vismaz nodarbības 3, ja ne vēl vairāk. Pirms 11 gadiem pagastā tika nodibināta Tiržas pagasta attīstības biedrība, kas šajā laikā realizējusi jau vairāk nekā 30 projektus, bet līderu programmā gūta līdzekļi 2 aktivitātēm. Viena no tām pludmales un atpūtas zonas labiekārtošana. Šeit mums ir pludmale, ir atpūtas laukums, 2 volejbola laukumi, ir beidzot iespēja, kur bērniem visiem saģērbties, ir arī ģērbtuvete. Un pagaidām gan neesmu tā kā īsti redzējusi, ka mēs esam izmantojuši mūsu mazu amfiteātrīti, bet pavasaros, tad, kad ir lieldienas, te ir mitras, redziet, arī tagad ir mitras, netiekam virsū. Nebija tāda labiekārtota, laba peldēšanās vieta pie pagastā, otra bija ļoti tālu, tajā otrā galā, jā. Un nebija droša, te ceļš iet blakus, un viegli bērni tur varēja uzreiz no dīķa tā kā uz ceļa izskriet. Ja, un šeit bija atkal tādi džungļi un nātres tā līdz pāri galvai. Un nolēmām, ka jāuztaisa tā labāka tā peldēšanās vieta. Un tagad aktīvi vasarā te tiek izmantota pa visiem 100%. Vasarās šeit notiek arī dažādas bērnu un jauniešu nometnes. Šeit mums ir ļoti labi, jo mēs varam droši peldēties. Tad mēs vēl dažādiem pasākumiem izmantojam šo te pludmali, bieži vien dažādiem konkursiem. Tad mēs esam taisījuši konkursus, kur esam būvējuši smilšu pilis. Tad esam taisījuši arī konkursus vēlu vakarā ar svecītēm. Svecīšu gaismā esam plostiņus peldinājuši, gatavojuši plostiņus un peldinājuši. Un, protams, arī tātad izmantojam šos te laukumus aktīvi volejbola spēlēšanai, priekš šūpošanās. Tā kā esam ļoti apmierināti ar šo laukumu. Savukārt, lai dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas gada augstākajā laikā, Tiržā izveidots slēpošanas centrs. Pagājušā gada sākumā tika iegādāts slēpošanas inventārs, dažādu izmēru slēpes, nūjas, slēpju zābaki, un no ikvienam iedzīvotājiem šeit to visu ir iespēja izmantot bez maksas. Pērn, kad sniega bija daudz, tirzēnieši to ļoti aktīvi arī darīja. Projekta ietvaros iekārtot arī slēpošanas trase. Daudzi bērni pirmoreiz kāpa uz slēpēm un sākumā gāja pavisam grūti, jo stiprinājumi ir tādi diezgan grūti sastiprināmi, bet tika, protams, ar visu galā ātri iemācījās un katru dienu slēpoju. Sestdienās, svētdienās savukārt slēpoju atkal pieaugušie cilvēki brīvdienās. Tepat ir arī ragaviņas mazākiem bērniem šļūkšanai no kalniņa un arī nūjošanas nūjas. Un šī paša projekta ietveros šogad Tirza kļuvusi par vēl vienu interesantu vietu bagātāka. Te izveidots slēpju muzejs. Šī ekspozīcija mums ir vēl tiek šobrīd tā
papildināta un iekārtota. Protams, kā jebkurš muzejs, viņš nekad nav gatavs. Un pēc mēneša jau mums būs gandrīz pa 99% viss. Ja? Bet tagad jau arī var aplūkot šīs te dažādās slēpes, kas ir sākot no pagājušā gadsimta sākuma un līdz apmēram 70. gadiem arī pagājušā gadsimta. Tieši Latvijā, ja? Jā, mēs koncentrējamies tieši uz Latviju. No ārzemēs var daudz dažādas slēpes dabūt, bet daudz interesantāk tās, ar kurām slēpojuši mēs paši, mūsu senči, vecstāvi, vecai tēvi un tā tālāk. Namiņš, kurā ierīkots muzejs, pirms tam bija visai bēdīgā stāvoklī. Daudz darba nācās ielikt to atjaunojot, taču tas priecēs nevien tirzēniešus, bet arī pagasta viesus. Manuprāt, ne Latvijā, ne Baltijā tāda īsti slēpju muzeja nav. Un, manuprāt, tas ir tāds iegums, ka mēs vairāk varam piesaistīt cilvēkus, kas pie mums atbrauc, kas mums ir ļoti svarīgi tādai mazai vietiņai. Un, ja cilvēki brauc uz šeit, tad te ir attīstība un ir dzīvība un viss notiek. Tirzēnieši cer, ka šodien vēl sniegu sagaidīsim, lai jauno slēpju muzeju varētu godam atklāt. Pasākums ar slēpošanu, siltu tēju un pankūku cepšanu jau bijis iecerēts. Vai tas šodien vēl izdosies, rādīs laiks, bet uz Gulbenes novadu mēs dosimies atkal martā.